Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Es esmu Durbes pilī, un tieši šeit šogad top Ziemassvētku pasaku ieraksti. Un pasakas, visas 4 Ziemassvētku pasakas, šogad ir uzrakstījusi Ināra Vasiļevska Ročāne. Jums garšo piparkūkas? Man ļoti. Man šķiet, Ziemassvētki bez piparkūkām nav iedomājami. Un šī pasaka būs tieši par to, kā radušās piparkūkas. Aiz treidaviņām upēm Ķīseļa krastos un augstiem putukrējuma kalniem senos laikās atradās Gardumu karaļvalsts. Neparasta zeme tā bija, kur auga dīvaini koki ar šokolādes stumbriem un marcipāna lapām. Vasarā ziedēja daudzkrāsainas marmelādes puķes, bet ziemā visi bridi pa pūdercukura kupenām. Pašā Gardumu karaļvalsts vidū bija liela, skaista un interesanta pilsēta. Baznīcu torņos dziedāja cukurgaiļi, bet namu jumti bija apjumti ar kanēļa stanziņām. Dzirnavās mala riekstus un mandeles. Galvenā pilsētas iestāde tur skaitījās liela un plaša beķereja, kurā rosījās simtiem rūķu, cits lielāks, cits mazāks, jauni un veci. Visus vienoja tas, ka galvās bija lielas, stīvi iestērķelētas un sniegbaltas pavāru cepures. Visi bija apsējušies arī baltus priekšautus, kā nu ne, beķerejā dienu un nakti kūsāja darbs. Tapa visdažādākie gardumi, tādi, ka mēli varēja norīt. Pīrāziņu un smalkmaizītes, bulciņas un kūciņas, cepumiņi un eklērīši un tādēļ Gardumu karaļvalsts iedzīvotāji staigāja apaļiem puņķiem, smaidīgi, laimīgi, jo katru dienu tie baudīja šos labumus. Kādu rītu Gardumu karaļvalsts vadonis vārdā Apaļvaidzis Resnītis tomēr kļuva ļoti neapmierināts. Viņš glaudīja savu pilno vēderu un turpināja. Tā. Tuvojas Ziemassvētki, bet visi labumi jau sen nogaršoti. Cik neinteresanti, cik garlaicīgi. Svētkos es gribu baudīt ko īpašu. Gribu. Vēl kāja piecirta. Vadonis pasauca beķerēs galveno Gardumu izgudrotāju Kāro Glazūriņu un pavēlēja, lai man Ziemassvētku galdā būtu jauns un vēl nekad neredzēts gardums. Kārais Glazūriņš braucīja ar cukuru sīrupu salipušo bārdu un neveikli mīņājās. Taču nevarēja neko darīt, bija vien jāpilda pavēle. Kārais Glazūriņš ieslēdzās savā kambarī un dienām ilgi mīcīja dažādas mīklas, vārīja krēmus, ar lielu mikseri kaut ko putoja, mazās dzirnaviņās mala pūdercukuru. To darīdams vēl kaut ko murminēja sev zem deguna. Nekas nesanāca. Visas garšas jau bija reiz izgaršotas. Tad viņš skaļi iesaucās. Man vajag jaunas garšvielas, man jādodas ceļā un tās jāatrod. Kas īsti ir garšvielas, to Kārais Glazūriņš nezināja. Sacīts, darīts. Kārais Glazūriņš iesēdās savā mazliet ar šokolādes glazūru nosmērētajā vāģī un projām bija. Drīz vien viņš šķērsoja Gardumu karaļvalsts robežu un iebrauca kādā svešā zemē. Brauca, ilgi brauca, līdz ceļmalā ieraudzīja kādu necilu mājiņu. Uz tās lieveņas sēdēja veca sieviņa. Viņai priekšā bija noliktas daudzas bļodiņas, lielākas un mazākas. Ik pa laikam sieviņa kaut ko iegrāba saujā, te no vienas, te no otras bļodiņas. Tad pilno sauju iebēra glītā auduma maisiņā, te vienā, te atkal citā. Pie tam ļoti jauka, bet diezgan asa smarša virmoja gaisā. Kas tas? Kas te notiek? Kārais Glazūriņš aplaida acis visapkārt. Netālu bija liels dārzs, tur strādāja sievas un vīri, skraidīja bērni. Cik dīvaini. Neviens no viņiem nebija tik dūšīgs kā Gardumu karaļvalsts iemītnieki. Visi bija slaidi kā niedres. Nu gan dīvaina zeme, Kārais Glazūriņš nodomāja. Tad viņš sadūšojās un uzrunāja veco sieviņu.
izstāstīja, no kurienes atbraucis, kā klājas Garduma karaļvalstī, izsūdzēja savu bēdu. Vecā sieviņa, uzklausījusi kāro glazūriņu, gardi iesmējās. Ak, tu nabadziņi, tā jau iet tiem cukurmīļiem. Paskat, kas man te ir. Man ir burvīgas garšvielas, kad tās pie ēdiena liksi, nekad resns netiksi. Tad sieviņa sāk runāt dīvainus vārdus. Koriandrs, muskatrieksts, kardamons, ingvers, krustnagliņa, smaržīgais pipars, kanēlis. Kā īsti buram vārdi tie skanēja. Kārais glazūriņš neko nesaprata. Pret vienu zelta dālderi došu tev maisiņu ar visām šīm garšvielām. Tik tā labi visu samaisīšu, beigās sieviņa noteica. Kārais glazūriņš metās savā vāģītī meklēt lielo naudas smaku. Sameklēja, izgriez to uz āru un no dziļākās kabatiņas izripoja viens vienīgs zelta dālderis. Lūdzu, lūdzu, ņem manu pēdējo dālderi, tikai dod man to maisiņu, izdvesa kārais glazūriņš. Kad maisiņš jau bija rokā, kārais glazūriņš no priekiem aizmirsa, kā iedarbināt vāģi, lai pēc iespējas ātrāk nokļūtu Garduma karaļvalstī un savā kambarī. Kad vāģis beidzot ierūcās, tad tik zili dūmi vien nokūpēja un viņš projām bija. Skriešus ieskrējis savā kambarī, kārais glazūriņš atkal naski ķērās pie darba. Māla jaunās garšvielas, atkal kaut ko maisīja un mīcīja, visapkārt vējoja tik burvīga un neparasta smarža, ka pat aiz kambara sienām visi spicēja degunus. Visbeidzot, kārais glazūriņš ar milzīgu brūnas, smaržojušas mīklas blāķi ieradās beķerējā un lika visus pie darba. Rūķi rulēja mīklu, tad izgrieza no tās simtiem dažādu figūriņu, kārtoja cepešpannās un šāva tik krāsiņās iekšā. Kārais glazūriņš tomēr nerimās un lika gatavotos cepumiņus vēl izrotāt ar krāsainām cukura glazūrām. Nu, ko tu cukurmīlim padarīsi? Pat īsti nesagaidījuši Ziemassvētkus, Gardumu karaļvalsts iemītnieki metās garšot jaunos cepumus. Smaržoja visas mājas. Protams, ka liela paplāta ar cepumiem tika nogādāta apaļvaidzim Resnītim. Viņš apēda pāris cepumus un sajūsmā iesaucās: piparkūkas, tās tak īstas piparkūkas. Ziemassvētki būs izdevušies. Kopš tā brīža visi Ziemassvētku gaidīšanas laikā cep šos smaržīgos, garšvielām bagātos cepumiņus un sauc tos par piparkūkām. Jāaiziet apēst kādu piparkūku uz nakti. Ar labu nakti!